Nobrīt, izvazājāmies visādas vietas, meklējot laimi. Ielikšu tagad pēc šitā te dažus smukus kadrus. Nu redzat, skaisti, bet tomēr atvilkāmies te patās pa lielam pretīm, tur, kur mēs bijām pagājušajā nedēļā. Šodien Nēģu svētki, redzēsim, kā tie cilvēkiem būs, gan jau baigi daudz, ne jau makšķernieki, bet staigātāji. Jāsāk jaukt barību, tad tā vietiņa ir kā ir, izvilkt dzīvi. Maziņa jau nav problēmas, bet ja būs lielāk, tad būs pasvīst bišķiņi. Bet mēģināsim. Ko šodien barība pavisam vienkārši. Kaut kādu pārpalikumu no karūs copītas, kaut kādas pierīvai tik ieteikšā. Un galvenais būs šodien širais te. Mums ir veco mīļākā barība vispār kā tā priekš upes. Šitā te ir štele. Un tieši šis brekšu variants ir labākais. Raudai tā smarža nav tik pievilcīga. Baigi daudz nemaz netaisīsim, nav vajadzība. Pēc tam var piejaukt vēl, ja vajag. Es šā paigi, cik es esmu pamanījis, barību diezgan pamatīgi uzbriest vēl. Šitais ir sausais. Te ir tā ūdens piekļuva diezgan švaka. Es samaisīšu un tad tiksimies patās atpakaļ. Tā izcās pēc sopas arī izlikās, ka vai būtu mazais sapaliņš. Ew! Galīgi nenāk augšā. Psiho! Nezinu, kas tas ir, mošu labāk rauda. Ew! Nāc augšā. Un tā neej tajās zālēs iekšā. Kaut ko, kas zālē. Dabūja ārā. Jū. Skaisti rauda. Jā, nav nevainas. Un man jau ir trešā zivtiņa. Vēl nav. Tūlīt būs cerams. Tur ir tādas zāles priekšā. Kas tur man ir? Vēl viens skaisti rauda. Kas tas ir? Jā, rauda, skaisti rauda. Jā. Es domāju, ka sapaliņš būs, bet nē, rauda. Forši. Baigi feina raudiņā. Šodienas distance ar pagājušo reizi. Otrā krasā salīdzinot diezgan patālu, bet es pat teiktu, ka man šitā te patīk labāk nekā tā kā tur bija. Bet jā, 3 metieni, 2 smukas raudas. Es jau pat neesmu sācis barot. Es domāju, ka iemetīšu, atradīšu vietu, 1 metienu iemetīšu un sākšu barot, bet izcēs, ka nemaz nav vajadzīgs. Forši, es ceru, ka tā turpināsies. Atkal. Atsit atpakaļ iepriekšējā raudu, šitā pat izdarīja. Jā, viņa tur ir. Oho. Es nezinu, gan jau kā raud, bet copa bija iespaidīga un skrien arī forši. Tikai galvenais viņu dabūt augšā pirms tām zālēm. Neskrien tik briesmīgi jau. Es domāju, ka iepriekšējā rauda bija sapalst pēc tā, kā viņi skrien. Baigi sportiskā. Vēl lielāk. Izmērs auga. Un man jau atkal ir skaista rauda. Es jau sāku piešauties apvest tās copītes.
bet smuki cīnās viņas. Smuki pretojās, nav tā kā ezerā noķer, ka viņai pilnīgi vienalga, ka viņi velk. Te viņi tiešām līdz pēdējām mēģina aizbēgt. Es ceru, ka man YouTube neuzliks kopīrēt, jo otrā krastā baigā mūzika. Bet man izmērs turpina augt. Šai jau vēl labāk. Nu, interesanti, līdz kurienē es tikšu šitā. Es no sākuma domāju, tas ir ālans, bet nē, nu tā ir rauda. Tā kā par to jūs mani nevajāsiet. Tā ir raudiņa, tas nav ālans. Smuka, ļoti smuka. Uja, nākamā nāk. Tā nav mākās, ko jau. Varbūt ir, nezinu. Nu, smuka jau ir kādā ziņā. Te ir baigi jācenšas viņu pacelt pēc iespējas ātrāk ar visu barot augšā, jo te ir zāles priekšā. Nu, zemūdens zāles kaut kādas. Nu jā, šeit mazāk. Arī nav slikti. Nu, es ceru, ka mēs arī nesaruksim izmērā. Ceram, ka šeit bija tikai kaut kāds brāģis pa vidu mūsu skalā. Nu ko, izdomāju, kad ir īstais laiks pastāstīt par savu komplektu. Tātad kāds ir mans mīļais. Jūs nevarat iedomāties, cik ļoti es gribu visiem ieteikt šito te kātu. Nu vienkārši ideāls. Golden Catch sintēze. Man ir 360 un 120 gramu variants. 6000 spoles, kuras ir 0,08 pītā. Baigi smalka, jā, bet man patīk, man tiešām patīk. Nav nekāda vaina. Tad man pītā ir savienota ar 0,25 florkarbonu šokolīderi. Un tad man ir visparastākais inlainiņš. Sakabīt uz auklis, baroto sakabē, brīvs slīd, griezulītis, 0,16 pavadu un 8. āķis. Man vispār mazie āķi baigi nesaist. Es nekad mazāk kā 10 to nelieku. Tā kā neuzskatu par vajadzīgu kaut kāds 14 vai 12, nu labi, 12 vēl reizēm, jā. Bet tad 14, 16, nu. Es, man liekas, 14 esmu izmantojis vienreiz mūžā, un tas bija, lai noķert zandartam filējai raudiņas, tā kā, nu, nav nekāda vajadzība pēc tā. Un distanci, to jau es jums rādīju iepriekš. Tāda, nu, vidēji. Barotojas iepriekšējo savu foršo 70 norāvu. Man bija 60 vēl. Tā ir tikai plasmasen, tā baigi, nu, tas nekas, ka viņi 60, tā padās pa straumu baigi, tur iet un čakarējās. Arī kur jau sit. Un tad es uzliku Preston Innovations 55, kur sit kā vēlas. Oho. Būs laba rauda atkal, laikam. Laikam būs skaisti vēl atkal. Oi, kas skrien. Mierīgāk. Jāpaceļ viņu augšā. Jā, šā būs laba atkal. Ja es viņu nepakāsīšu tajās stulbajās zālēs. Ai! Nost! Nu bija tāda 250, atkal bija ritīgi skaista rauda. Ha! Bēdīgi. Priekš, ka es te filmēju un runāju ar jums, man ķērās labas raudas. Tā ir, ka es beidzu ar jums runāt un beidzu filmēt kādu brītiņu, tad man ķērās mazas raudas. Tad es atkal sāku filmēt un runāt ar jums, un tad man atkal pieteicās laba raudas. Nu labi, es nebiju vainīgs, viņi aizgāja ar baigo aso tīņšķi, bet laikam šām zīmēm tomēr patīk pauzēt. Šitā atgādina labās raudas soparkau. Ai, nav garām aizšāp. Nekās jāpabaro ir. Šā bija man šķiet kā atkal laba rauda. Pēc sopas vismaz tā izlikās. Tad tas raudas īstenībā te bļoviens. Rītīgi skrien. Var redzēt, ka dūbas zivs nav kaut kāda
Ezerā reāli, nu, uz pusi lielāka rauda neskrien tā, kā šitien skrien tāda 250, nec 200. Kad man pirmā pieteicās, līdz pat ieraudzīšanai bija pārliecināts, ka tas būs, nu, salīdzinoši maziņš sapals, bet tomēr nē. Es domāju, ka vajadzētu kaut kam pienākt uz dienu. Tēt vēl ir diezgan vēss. Vēlāk būs bišķiņ siltāks ar pāris grādiem. O, uz zvaniņu ņem. Baigās tesaks bija, bet tas ir viss laikam. Aizsot. Varbūt tomēr ne. Labi, tūlīt mēs to uzzināsim. Ir. Jā. Nu, maziņš, nē, ir maziņš diezgan paga. Man pa šajieniņi jāizvāk. Nu, tāds diezgan maziņš. Bet so bija iespaidīgi. Apskatījos, kādu šitais sarkans acis baigi. Šitās te mēs laižam vaļā. Zin kā, atbraucot uz copu, ir jāpadomā par to, vai tiešām visu, ko noķer, vajag ņemt mājās. Tur nav pat daudz ko domāt, atbildi nē. Izvērtējam tomēr. Jo nav arī jēgas tam, kad aizbraucat mājās. Jau ir tās zivs vārds, ka bija kaut kad, kad uznāk entuziasms iztīra, izcepat un te viņas tur stāv, kamēr viņas vairs nav ēdams. Tāpēc, nu, paņemam mājās tik, cik zinām, ka ir iespējams realizēt, nevis tikai paņemšanas pēc. Man te aiz muguras baigi foršāk saulīt sildīt. Es ceru, ka tās rautas arī turpinās ņemt, un es ceru, ka tas izmērs būs tāds, kā bija sākumā. Vēl, kas man baigi patīk šim kārtam, ir tā, ka, nu, ja viņi atliek uz klipsīti, tad ar to kātu var pilnīgi to baroto tā kā, nu, iemet, un viņi var ielikt, viņi var pieturēt, kur tu gribo viņi iekrīt. Ar citiem kātiem tur, kur tev klips atcitās, tur ar šito var tā forši ielikt. Kaut kā tā. O, jau ņem. Ņēmā. Uz zvaniņu viens grābstās ar kaut uz filēju. Nu, vai paņem vēl? Kaut kā tā. Vēl ko es vēlējos pateikt. Nav solījumu, neko negribu solīt, bet ir tāda ideja, ka nākamajā nedēļā varētu braukt uz Butēm. Protams, vēl pasīsimies, kā tur to copu ir, jo tomēr uz otru Latvijas galu braukt. Tāpat vien, nu, var jau, bet būtu forši kaut ko arī noķert. Bet es neko negribu baigi solīt, jo es neesmu pārliecināts vēl, vai sanāks. Bet tad jau redzēs. Pagaidām mēs te turpin cīnīties, vecais arī turpin cīnīties, kuram tikko bija baigā zivs. O, nu pat laps. Smagāk nāk un izaug baļķi. Nu, ko gabalu. Arī tā gadās, jā. Es te mēģinu šitos te brīnums no biksēm dabūt nost. Es pat nezinu, kā viņus sauc, bet kaut kādi ir, viņi ieķerās biksēs un viņš šitā te jāraust ārā.
Neko slikti jau viņi nedara, bet pilnīgi kaitīgi kaut kādi zāļu gabali pie biksēm karājās. Un viņi ir visur. Labi. Turpinu cīnīties. Ja piesaukšu kādu labāku raudiņu, tad jau tiekamies tepatās. Laikam piesaucu bišķi labāku raudu. Bišķiņ labāk. Baigi lielā viņa tur nav galā. Sopja nu gan bija iespaidīgi. Nāc augšā. Tāda. Forša rauda. Forša. Tikai tagad sāk ņiprāt to darīt. Oho! Ew. Zāli. Tas, ew. Tas nebūs asars vecīt. Tas ir. Apskaties uz kātu un kā viņš iet. Tas redz, viņš iet pagaidzi. Tas būs kaut kas cits. Zandars. Zandars. Vēl kādā tev papa. Es nezinu, kas tas ir, bet tas ir labs kaut kas. Liels atcers varbūt. Cerams. Nē. Nāc šur. Pretī. Kas pie velna tas ir? Taču. Bet, būs mērs. Sauca Žanis. No 50 mož būs. Nebūs. Būs stabils. Labi, ne 50, bet 45 stabils. 45 nekam vajadzētu būt. Labais. Nu, ko es čomiši, rekur šito te? Mēs saucam par kaut kādu pārmērīgu veiksmi. Un Jauzēlā nav iespējams noķert zandartu, vienīgais uz baltajiem. Katvarā nav iespējams noķert zandartu. Salcā gan ir. Skaists jau tā parāds diezgan. Es domāju, ka kādam 50 ir jābūt. $51,5. Čomi, un man viņš ir. Ja jūs varētu iedomāties, cik ilgi es gaidīju, vai kaut kas širāds notiek. Es šitam te vampīram lielos zobus tik ilgi nebija redzējis. Apsvers, cik viņš ir dusmīgs. Ui, paga, paņem šmukāk. Ui, cik dusmīgs. Bet labais. Esi laimīgs. Draugi, par cik vienīgo Žani šogad es ēdu to, ko es noķēru uz baltajiem. Šitais arī es izpeldēties mūsu uzglabājumajā. Var kā šādi te pieņemsim cepuru nost, paņemam ziltiņu, ko paši baigi gribam apēst, bet šitais te bija ierīs, mēs viņu paņēmām, un viņš te parās krastā nenosprāgt. Bet, galvenais nepārspīlējam. Ziltiņas ir jāēd, ziltiņas ir jāķer, bet nevajag pārspīlēt. Es sagriežu fileju un metu atpakaļ un ceru uz asari, un es zinu, ka Žans vairs nebūs, tas ir skaidrs. Ar visu zandaru te jau viens aizgāja, te jau viens piekus bija galā. Nezinu, kāpēc aizgāja, bet bija kaut kāda, smoka raudina. Pat tādi ir ok vēl. Nezinu, kā tas ir iespējams, bet, ja ir tā, tad ir. Rekur. Vecais izjūta kaut ko beidzot savādāk.
baltais sapals jeb teiba. Nav nemaz tas sliktākais izmērs. Nu vecais laikam teibas uzgājis. Vai nu tas ir dēļ tā, ka viņš slieku uzlika, vai dēļ tā, ka viņš vienkārši ir. Bet nu otrā jau. Šitos brīnums es arī gribētu noķert dažus, bet man viņi neņem. Es arī kaut ko velku, bet neko tiku jau. Smuku raudu tāpatās. Ei! Aļo! Raudu normāli. Kaut kā tā. Vai te man nebūtu visu laiku jāskrēd uz to uzglabājumu, te ir vienīgā vieta, kur viņi varēja ielikt pie vecā. Te es uztaisīju pašam uzglabājumu spaini. Te, ka savāksies kādas 5, te var aiziet izbērt. Jāuzvāk man arī sliek. Vai gribētu uz kādu teibu noķert, jā. Tā man ir tikai... Tādas man tikai kādas 5 varbūt bijušas. Un viss tādas diezgan maziņas. Jāuzliek 1 sliek un 3 baltos. Jo teiba, jeb baltiem sapalam ir baigi milzīgi mute. Viņš man liekas var arī 3 slieks un vēl 5 baltos ieēst, ja viņš baigi grib. Drīz būs jāuzjauc papildus barību, mēs tad diezgan aktīvi viņu tērējam. Bet tas ir labi, tas nozīmē, ka mēs daudz arī barojam. Un, ja daudz baro, tad parasti arī ziltiņi pienāk. Un vēl ļoti svarīgi feedēt sopē atrast orientieru. Es metu visu laiku pa tās mājas, kas priekšā ir tās brūnās mājas. Kreiso stūri. Nu, stūri uz logu pirmo. Nu, tādu nelielu laukumu uzbaroju. Redz, kā raudas man tur ir pienākušas. Nu, man kaut kas paņēma uz sviestmaizīt. Slieku un baltajam. Vai tas būs baltais sapals? Diez vai. Tā baigi negribīgi ņēma. Vai, ka viņam labāk garšot tikai un vienīgi baltie. Jā, man ir rauts. Labs rauts. Īstenībā var iztikt arī, ja to 55 nedz barotavu. Nav nevainas. Nu jāuzvāk jau vēlreiz tās viesmaize. Ja nu tomēr kāds cits grib viņu. Es jau atkal kaut ko velku, bet vai arī kas tas būtu, tas nav nekas liels. Vispār nepretojās nāk kā tāds baļķis. Un nu pat uzskatījās bišķi. Maziņa raudiņa būs. Nu, kur tu iegāji? Kāda raudiņa plicis vēl labāk. Sievi. Aizgāja laikam. Nē. Ieķēries bija kaut kur. Likās, ka nu padībā jau esi milzis, bet bija ieķēries kaut kur, vai tu vispār dzīvs vēl, es nezinu. Nē, ir. Pat mēģina spādīties. Oho, kas par raudu. Noēdusies. Nobarojusies. Forma gandrīz kā rudulim.
Sopa bija gandrīz kā sapalam. Īstenībā galīgi nav slikta sopa. Ņemot vērā to, ka pulkstenis tikai 15 pār 12. Otrā krastā iet vaļā tāds tuss. Kaut kā tā, turpinam. Viņš dara, ko grib. Sopa bija ļoti lēni, mierīgi un... Viņš dara, ko grib, viņš man te kaut kāds 10 metrus augu izstina. Nu, labi, bet... Vismaz mošs viens no mums. Bļā. Viņš man kādus 10 metrus augu izstina. Norāva no kakšņu vai? Ne? Āķe? Mēs spriežam, kas tas varēja būt. Es ceru, ka man nebūs jāliek viņi kā pīks, es pats tajā brīdī emocijas nekontrolēju, bet, nu, es nezinu, vai jūs redzētu to brīdi, ka viņš vienkārši vilka brēmas bez. Bija divi tādi brīži no sākuma, bija tas trakākais, ka viņš, nu, totāli 10 metrus stabili vienkārši tik, cik es ietinu, tik viņš izvilka. Bet otrais bija arī tāds labais, ka viņš pamatīgi vilka brēmas. Otro jūs noteikti redzētu, vai jūs to pirmo skrienu redzētu, es nezinu. Bet, nu, kas tas varēja būt? Sopa bija tik mierīgi. Es nezinu, ja godīgi. Viss pēc tās skrējiena, viss atgādināja, nu, teorētiski lika domāt, ka tas var būt kaut kas svašveidīgais taims vai pats lasis, bet bļāviens. Vienkārši iegāja zālē, es neko nevarēju izdarīt. Vienkārši bēdīgi. Tā gribējās, būtu labi izvilkt. Bet vismaz gribējās redzēt, kas tas ir. Ja tas būtu lašveidīgais, tad tā gribētos ar viņu bildi uztaisīt. Protams, tāpatās jau viņi jālaiž vaļā, bet bildi vismaz uztaisīt. Interesanti vienā vārdā. Kaut kas ir un nav maziņš. Labs asars varbūt. Jū. Stingri labs asars. Un par šī tādiem jau galīgi nevar sūdzēties. Jū. Skaistums. Smugs brešukiņš. Nu, sēžam. Pulkstenis jau bez 15:03. Nu, ilgi jau mēs vairs nesēdēsim. Vispār sopas pazuda.
Un ja arī ir sopīti, ko ar mazā raudiņu. Vairs nav. Nu, kaut kā tā, bet vēl bišķiņ jāpasēž. Nu, ko izstās, ka mums tāds sopes diena būs drīz vien noslēgusies. Nu, velkam ārā panākumus. Oi. Nu, skaisti, ļoti skaisti. Raudas arī labas un pietiekami. Tas zandars vispār papildina to kopējo fonu, labi es salikšu kopildu uztaisīšu. Nu, kaut kā šitā. Nu, nevar neko labāk gribēt. Pat ja nebūtu tas zandars, būtu labi. Kur baltais sapals. Kaut kur bija vēl viens. Kur ir vēl viens mazāks. Nu, ļoti skaisti. Un šitais čomiņš. Nu, vispār, nu, ideāli. Nevar neko labāk vēlēties. Un raudas tiešām, nu, smukas raudas. Nu, ko var gribēt labāk par šādu te raudu? Vai vēl labāk šādu raudu? Nu. Un tad vēl šī tāds brekšuks piesakās. Nu, es esmu ļoti apmierināts. Nu, ja jau kaut ko dabūsim, te jau kaut ko piefilmēšu. Pilnīgi aizmirst pateikt, mums te kā arī ašukiņi daži ir. Šis arī tāds foršs kukuīts. Forši. Jā, vēl kaut kas būs, te jau piefilmēšu, bet nu pagaidām jau laikam tā. Nu, ko mēs jau te pēdējos brīnumus vācam nost un visu. Man bija pēdējā metiena veiksma laikam. Nu, man likās, ka tas bija sapals, jo nu kāds vienkārši palika līks. Nu, piecit un bija tā, ka nu arī palījām īsti neko nevar izdarīt. Zivs kontrolē man, nevis es viņu. Bet, nu, āķi norāva. Laikam tā pavadiņa tomēr 0,16 vai 15 ir bišķi pa švakšajienē. Laikam jāveik tā 0,18. Bet, nu, es jums šodien teikšu tā. Tiekamies nākamajā video, kas pavisam iespējams. Pavisam iespējams, ka būs bušu video, bet, nu, neko negribu solīt, pats vēl nezinu līdz galam. Bet, nu, tad jau līdz vēlākam. Nospied laiku, abonē, nu lūdzu abonē, tiksim līdz 500. Es zinu, ka tas ir grūti diezgan daudziem abonēt, jo ir slingums to darīt, es piekrītu, ticu, bet nu, nospied to pogu, tiksim līdz 500. Un tad jau līdz nākamajai.